Antrai bija galvenā ideja, un tad mēs kopā viņu apaudzējām un nonācām līdz šādam. Tātad šoreiz tas vējš pūš no Antras puses, jā? Nē, vējš ir tāds tā kā uz abām pusēm. Mums ir mazais piemērs. Sākam darbu pie jaunas dziesmas, izrunājam to, kāda tā varētu būt ideja. Un tad ir mūsu WhatsApp saraksti, kurā es aizsūtu viņam 4 rindītes, viņš atsūta man atpakaļ savas 4 rindītes. Tad mēs viņus izlabojam, atkal viens otram sūtam atpakaļ, tāds pingpongs. Un tad mēs satiekamies un liekam kopā to bildi. Principā tā dziesma ir tapusi nosacīta Zoomā, online. Cik ilgs tas pingponga periods ir apmēram? Tīri tekstuālā ziņā mēs, man liekas, kādus 2 vakarus. Jā, 2 vakarus. Klausies, vai nu tas ir tavs teksts vai nav tavs teksts? Tu gribi kaut ko pateikt vai negribi, Antra? Es gribu pateikt, bet redzi tā foršā lieta, kas mūs savieno ar Ingaru, ka mums abiem diviem bieži vien ir tas viens domu gājiens, bet katrs grib to ievērpt savos vārdos, un tad mēs meklējam to kompromisu, lai šī mūsu viena doma būtu pateikta ar tādiem vārdiem, kādi mums abiem patīk. Vārds sakot, tas dzīpars ir viens, bet vārdi atšķirs. Jā, jo dažbrīd ir tā, ka varbūt tā viena konkrētā vārda izvēle var noteikt to pašu būtību. Visu būtību. Jā, bet tas īstenībā citreiz ir ļoti sarežģīti. Iedomājies, tu zini, ko tu gribi pateikt. Bet kā to pateikt, lai tas būtu ievērpjams vienā 4-rindītē? Un tagad, iedomājies, tu sāc runāt vai dziedāt, nu man, nē, tas nav tas. Jā, uz vietas. Tā var būt. Dziesma ir skandarbs no topoša albuma Zemes dziesma, jā, ar tādu pašu nosaukumu. Manas zemes sirds ir albuma nosaukums, kas mums iznāk 25. martā, un Zemes dziesma savukārt ir kā tāda vēstnese šim lielajam notikumam, jā, ko mēs ļoti, ļoti gaidām. Nu, gāžam. Pirmats skaņojums radios konto ēterā. Zemes dziesma. Antars, tāpēc kā? Vai tev tur jāraksta vēl kāds klāts ir pie izpildītājiem? Dziedu viena. Labrīt. 9:43 minūtes mēs tikko klausījāmies pirmatskaņojuma dziesmā Zemes dziesma. Nu, tāds savs rokraksts jums ir izveidojies. Tad ļoti patriotisks skanējums. Tāds ir gaidāms arī jaunais albums. Etnoroks. Etnoroks, etnopops. Etnopops, etnoroks. Pasaules mūzika. Jā. Nu, albums un koncerti mums ir gaidām, jā, līdzīgā noskaņā, protams, sava veida tautas dziesma, tāds elektro iekšā, mums būs arī tautu dejas, mums būs arī koris, mums būs arī viesmākslinieki. Koncerts būs 2 daļās. Pirmā daļa gan nedaudz atšķirsies no mūsu albuma, jo tā būs tāda kā retrospekcija tam, kas ir izdarīts līdz sadarbībai ar Ingaru. Jā, dažādas dziesmas, kas ir ar dažādiem citiem māksliniekiem kopā tapušas. Un, teiksim, tāds iesildošā daļa, lai cilvēki var pasvinēt. Kā jūs abi radoši satikāties? Kā tas notika? Nu, es tā ļoti kautrīgi dažus gadus atpakaļ vienkārši uzrakstīju Ingaram Messengerī. Jā. Un ar kādiem kāpēc vārdiem? Tieši viņam? Mēs kaut kad vispār šitam gājām cauri. Zini, kāpēc? Parunājas, vienkārši atradīšu to. Ziņu, runā tuvāk. Tā ir unikāla iespēja. Mēs vienā intervijā jau šo darījām, un mums tieši intervētājs palūdza, vai var precīzi attīt atpakaļ, un Antra to dara, un viņi jau atrada. Tas bija 2021. gada 7. septembrī, 1:30 dienām. Nevis naktī, pālīt. Izdomājies, uzrakstīšu Interam. Tātad sveiks! Kā iet šajā interesantajā rudenī? Ilgi centos saņemties uzrakstīt, bet, kautrību pie malas. Tagad tā. Kas ir pirmā doma, ka tev meitene šitā raksta? Es parasti mēģinu izlasīt līdz galam. Tomēr, nesacerēties. Tātad, klausos un baudu katru tavu meistaru darbu, gan ar Olgu, gan ar Samantu un citiem. Tad, domāju, varbūt varam kaut ko uztaisīt kopā, vai kādu tavu dziesmu, vai varbūt kaut ko kopīgu, vai vispār tev būtu interese. Gaidīšu ziņu, paldies jau iepriekš. Un atbildi. Un tagad ir jālasa man. Un atbildi, es tevi nepazīstu, patīkamu vakaru.
Es nezinu. Tu biji nedrīkst visu, varbūt tas līdz. Nu, nevis nedrīkst, bet tas būs baigi gari. Man patīk, kā viņš atrakstīja, un tas bija diezgan ātri. Čau, Antri, liels prieks tevi dzirdēt, un tiešām kautrība pie malas. Paldies par labiem vārdiem. Un viņš tiešām arī izrādīja apusē. Tā notiek lieliska sadarbības sākums. Vienkārši vajag, lai kāds saņems uz uzraksta. Tad, kad parādījās dziesma Dzīparos, mūsu klausītāji uzreiz ļoti iemīļoja un prasīja atkal, un mēs ielikām rotācijā pat bez visiem mūzikas testiem. Un tagad tā būs tā dziesma, kas tev būs jādzied līdz mūža galam. Jā. Ļoti labi. Ļoti labi. Mūsu šī rīta ciemiņi bija Andris Tafetska un Ingars Viļums. Un koncerti, kad mums ir gaidāmi? Sākot ar 25. martu. Jā, un tie būs 6 koncerti visā Latvijā. Kā saucas? Manas zemes sirds. Pēc 14 minūtēm 10. Radio Fronto.